Sveiki vēlreiz visiem. Tātad Rīgas enerģētikas aģentūra ir iesaistījusies mākslīgā intelekta projektā, kur mēs esam viena daļa no projekta. Tātad projekts saucās e-Energy. Viņš iet uz beigām, ilgums 36 mēneši. Projektā ir iesaistītas iespaidīgas universitātes, kuras tieši strādāja, kā arī lietotāji, kuri izmanto šo mākslīgā intelekta rīku, tādi kā elektroenerģijas tīkla operatori, enerģijas piegādātāji, energo kopienas, ESCO uzņēmumi un finansēšanas institūcijas, kā arī enerģētikas politikas veidotāji. Mērķis ir nodrošināt enerģētikas sektoru specifikai pielāgotu mākslīgā intelekta risinājumu, lai to varētu izmantot vairākos veidos, vairākās aplikācijās, un mūsu projekts ir tikai viena daļa. Un mēs vēlamies mēs radām virtuālu kalkulātoru, kurš sagatavos ēkas energosertifikātu. Tas īsumā sakot, cilvēks ievada savas ēkas adresi, kuru viņa interesē, un rīks izveido ēkas energosertifikātu, pasakot, cik ēkai būtu jāpatērē enerģija, atbilstoši ēkas parametriem. Respektīvi, jā, un šeit ir parādīti tie galvenie soļi, tas ir respektīvi ēkas adrese, izmantotie celtniecības materiāli un jāizvēlās ēkas attāls, kam aptuveni ēka līdzinās. Un mākslīgais intelekts izmanto ēkas datus, ēkas U vērtības un liederīgās platības, un tā galvenais informācijas avots ir Rīgā sagatavotie energosertifikāti daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Tātad vēlreiz precizējums varbūt tās, kad Rīgas ir vērsts tikai uz daudzdzīvokļu ēkām Rīgā, jā. Otra lieta, kas tiek izmantota rīka darbībai, ir ēku kadastra dati un visa ar to saistītā informācija, kur ir ēkas adrese, ēkas izmēri, tās platības, ēkas izmantošana un citas detaļas, kuras tiek izmantotas priekš tā, lai veidotu ēkas izmērus, ēkas ģeometrijas un mākslīgais intelekts, kurš izmantojot šo jau sagatavoto energoauditu datus, pielāgo šo informāciju praktiski uz visām pārējām ēkām pilsētā. Un trešā lielā komponente ir ar ko validējas, respektīvi šī informācija ir siltumenerģijas patēriņa dati, kuri ir no pēdējiem 5 gadiem ņemti par visām siltumapgādes tīklam pieslēgtajām daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Un ar šo informāciju tiek validēts rīka aprēķins par siltumenerģijas zudumiem un tiek salīdzināts respektīvi ar gatavajiem rezultātiem, lai vizualizētu šo informāciju. Un beigās lietotājs saņem informāciju par to, cik tad viņa ēkai vajadzētu izmantot siltumenerģiju. Ļoti vienkāršā, ļoti primitīvā veidā, bet vienlaikus ir pietiekoši sarežģīts aprēķins aizmugurē un lieli izaicinājumi, tāpēc, ka izmantot informācija par energoauditiem nav pietiekoši liela, varbūt tās, kā varētu domāt,
Un tie dažādie ēku tipi, kas ir pilsētā, ir diezgan daudz. Līdz ar to ir, protams, savi sarežģījumi. Un vēl viena lieta, kas nāk klāt, iedzīvotājiem ir iespēja plānot energoefektivitātes pasākumus. Šeit kā piemēri norādīt tad logu nomaiņu, ārsienas siltināšanu, bēdiņu siltināšanu, pagrabas siltināšanu un citas lietas, par ko ir iedota informācija atkal par šīm jaunajām U-vērtībām, respektīvi siltumnoturību jaunajām ārsienām, jaunajiem logiem, jaunajiem siltinātajiem bēniņiem. Un Rīgas atkal izmantojot šo savu analītiku, izrēķinās, kādas tad būs tās jaunās vērtības un ko tas kopumā maksās un kādi būs tie iegūmi, ja mēs nomainīsim logus savai ēkai, ja mēs nomainīsim ārsienas un nevis nomainīsim, bet siltināsim ārsienas. Un tādējādi mēs vēlamies ar šo rīku iedzīvotājs izglītot, piesaistīt vairāk viņu uzmanību pie savas ēkas tehniskā stāvokļa un protams, vairāk iesaistīt viņus savu māju apsaimniekošanā. Tas tāds pavisam īsumā mums stāsts.